Labdien! Mēs esam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolēni. Pārsvarā visi esam no 2. kursa, neskaitot dažus profiņus no 3. un pārīt no 1. kursa. Pirms gada pirmo reizi pamēģinājām izveidot paši savu televīzijas spēli. Un mums izdevās. Mēs radījām spēli Kursu kari. Tāpēc šogad nolēmām likt lietā savas mācību procesā jauniegūtās zināšanas un pacelt kursu karus nākamajā līmenī. Šogad spēles noteikumi ir sekojoši. Katrā spēlē piedalīsies 3 RMMT kursu komandas. Katrai komandai būs jāatrisina 4 uzdevumi, un tikai 1 būs uzvarētājs. Kurš tiks finālā, lai arī šogad sacenstos par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma spēcīgākā, saliedētākā, gudrākā un veiklākā kursa titulu. Un mums joprojām ir mūsu pašu kokteļniecības studentu veidotais, lieliskais ceļojošais kauss. Labi, pietiek pļāpāt. Sākam spēlēt. Sveicināti, dārgie skatītāji! Jūs skatāties Kursu karu 2. sezonu. Jau 2. sezona, vai tu spēji tam noticēt? Es 1. sezonu atceros tikpat labi kā vakardien. Tāda sajūta ir reāla, ka vakar tas notika. Un atkal vadu, tikai man ir jauns vadītājs. Es pagājušajā reizē biju videooperators. Es jau sen jūtu, ka man īsti nav vadītājs. Kā jūties? Lieliski, es mazliet satraucies, tomēr jauna sezona. Un kā tev? Arī nedaudz satraukusies, nedaudz satraumējusi kāju, bet tas man neatturēja no kursu karu vadīšanas. Es ar tevi solidarizēšos, tāpēc... Bez kurpēm. Gols. Paldies tev, tu esi tik labs draugs. Bet labi, iepazīsimies ar mūsu dalībniekiem, 1. epizodes dalībniekiem. Mēs esam pirmais skaņa operatora kurs, jeb MS11. Un mēs vēlamies piedalīties šajos kursu karos. Jūs varbūt domāsiet, ar ko mūsu kurs ir tik īpaši no pārējiem. Un šo jautājumu es ļoti viegli varu atbildēt. Mūsu kursā ir reperis Siv Money. Kā arī mums ir dažādi beatmakeri, producenti, vai arī vienkārši cilvēks nodarbojas mūzikā. Piemēram, Kristers ar ģitāru, vai Kostriks ar klavierēm un saksofonu. Vai vienkārši labi cilvēki, kas dara vienkārši savu šteli un pavada labi laiku. Kā arī mums ir ļoti dažādas dzīvu pieredzes, tāpēc mēs domājam, ka mēs šajos kursu karos spētu sev ļoti labi parādīt. Paldies par uzmanību! Kā jūs šodien jūtaties? Lieliski. Tiešām lieliski. Superīgi. Es gribēju pajautāt, kāds viņiem ir apģērba tāds kopīgais elements. Pastāstiet, pastāstiet. Marika ir šīs Jā, idejas autora. 4 no rīta izdomāju, kad vajadzētu uzrakstīt. Tad top vislabākās idejas. Paldies. Jā. Nākamie dalībnieki, jā? MA11. Sveiki! Mēs esam pirmais animātoru kurs, un mēs jūs izaicinām kursu karos. Pastāstiet, kāpēc jūs izvēlējāties šo profesiju? Un vispār, ko nozīmē MA? MA nozīmē animators no mēdiju nodaļas. Mēs vēlējāmies šo profesiju, jo mums katram savu motivāciju, bet pamatā mums interesē multines. Paldies. Un DV11. DV11 ir labākais kurs. Jo mēs esam labākie, obviously. Ancet? Mēs esam labākie, visi jau to vajadzētu zināt. Laila, kāpēc DV11 ir labākais kurs? Mēs vienkārši esam. Paula, kāpēc DV11 ir labākais kurs? Tāpēc mēs vienkārši esam labākais kurs. Taisnība. Kāpēc DV11 ir labākais kurs? Jo es esmu ikoniska. Trici, tu esi mūsu vienīgais vīrietis klasē. Kāpēc DV11 ir labākais kurs? Mēs esam visstilīgākie. Es, protams, neko, bet kas ir DV? DV11 ir scenogrāfija, vids dizains. Labi, tad visi gatavi, sāksim šovu. Sāksim, jā. Tuk, tuk, tuk. Kas tur ir? Tauta. Tauta ko? Tauta runā. Pirmais uzdevums ir tauta runā.
Šajā spēlē kopā būs 5 jautājumi. Mēs esam apkopojuši vairāk kā 100 respondentu un apkopojuši viņu 5 populārākās atbildes par jautājumiem, ko mēs uzdosim vēlāk. Par katru pareizo atbildi jūs iegūsiet 10 punktus. Kopā varat iegūt 50 punktus par katru jautājumu. Apdomāšanās laiks ir 1 minūte. Tad pirmais jautājums. Kādas ir populārākās atbildes uz jautājumu, kādu superspēju tu izvēlētos? Laiks. Lidot. Spēja lidot. Teikt, jā, Linds ir lidot. Es teicu, ka teleportēties. Jā. Tad ir super stiprs kā Kristers. Runāt ar dzīvniekiem. Runāt ar dzīvniekiem, ok. Superspēks. Tā to var. Superspēks. Nu tā, pilnīgi godīgi zirnieki cilvēki. Spiderman. Varbūt. Ātrums? Jā, tas varētu būt. Viss nav jāčuks. Spēja kontrolēt uguni. Pēdējās 10 sekundes. Jā, tā uzraksta. 3, 2, 1. Laiks ir beidzies. Noliekam rakstāmos. Sāksim ar MS11. Kādas ir jūsu atbildes? Tātad, šeit var redzēt, mūsu pirmā atbilde ir lidot. Tātad, otrā atbilde ir teleportēties. Kaut kas līdzīgs, bet mazliet savādāks. Trešā atbilde būs superspēks. Tātad, gluži kā Kristers, superspēks. Tad nākošais būs superātrums. Un piektais pēdējais būs spēja kontrolēt uguni. MA11. Kas jums ir? Mums ir atbilde lidot, teleportēties, runāt ar dzīvniekiem, ceļot laikā un bezgalīgi daudz naudas. TV11. Kāds ir jūsu atbildes? Mums ir lidot, teleportēties, citu cilvēku domu lasīšana, ceļošana laikā un objektu pārvietošana. Visas komandas nosauca lidošanu un teleportēšanos kā populārāko atbildi. Es kāpēc visi vēlas tik ļoti lidot? Nē, es saprotu. Tad tu vienu brīdi esi gultā, tad tu uzreiz esi skolā. Ļoti ērti. Ja man būtu jāizvēlās, es gan jau gribētu lasīt domas. Nākamais jautājums. Kādas ir vispopulārākās atbildes uz jautājumu, no kā tev ir visvairāk bail? Laiks. Zirnekļi būs, mēs skaitām kā dzīvnieki vai vienkārši? Augstums, jā. Spaiders, lidot. Tumsa. Jā, zirnekļi. Kādas ir tavas lielākās bailes? Man ir bail no neveiklām pauzēm. Pēdējās 5 sekundes. Un laiks. Viss noliekam rakstāmos. MS11. Kāds jūs atbildes? Tātad mūsu pirmā atbilde ir publiskā runa, jeb uzstāšanās cilvēku priekšā. Tad nākamais mums būs zirnekļi, tad būs tumsa, augstums un bailes no šaurām vietām. MA11. Mūsu pirmā atbilde uz šo jautājumu ir bailes no tumsas, otrā bailes no augstuma, trešā baile no zirnekļiem, tad šauras telpas un bailes no āvis. Paldies. DV11. Bailes no zirnekļiem, augstuma, tumsas, okeāna un pieaugšanas. Paldies. Nākamais jautājums. Kādu hobiju tu vēlies apgūt visvairāk, bet nekad nevar saņemties? Laiks. Mūzika. Katram jāuzraksta vai kā kopīgi. Kaut kāda kopīga hobijas, kāda mūzikas instruments. Jā, gari, tā mums laiks. Instruments. Māksla. Darbs. Paveikt parādi. Ēst, gatavot. Dziedāšana. Un dejošana pēdējais. Sarfu. Dejot. Sarfu. Latvijā dejot. Un laiks. MS11. Kāds jūs atbildes? Tātad atkal es pasāstīšu. Tātad mums
Pirmā atbilde ir kāds mūzikas instruments, otrā atbilde būs hokejs, trešā atbilde ir gleznot, zīmēt, ceturtā atbilde ir dziedāšana un piektā ir dejošana. MA11. Mums ir apgūt mūzikas instrumentu, tad ir ceļot, ir nodarboties ar mākslu, arī apgūt kulināriju un sportot vai iet uz vingrošanas zāli. DV11. Mums ir šūšana, keramika, gleznošana, trenēšanās trenižera zālē un rakstniecība. Nākamais jautājums. Tātad, kādas ir populārākās atbildes uz jautājumu, kāds ir tavs dvēseles dzīvnieks? Jeb, angliski saka arī spirit animal. Laiks. Man tiek būs vilks. Pūce arī. Lava. Jā. Ērgus. Jā. Mācis. Nē, ērgus. Pūce kaut kāda. Pūce? Nē, kas, nezinu, dažs, kam patīk pūces ļoti. Aķis, nē. Lauva. Es teiktu. Roberts ķipuši. Un laiks. MS11. Mums pirmā atbilde bija vilks, otrā atbilde lauva, trešā atbilde pūce, ceturtā zaķis un piektā tīģeris. MA11. Mēs atbildējām ar kaķis, suns, pūce, lācis un lauva. DV11. Mēs atbildējām vilks, lauva, ērgus, lācis un tīģeris. Nākamais jautājums, kā arī pēdējais jautājums šajā uzdevumā. Kura ir tava visbiežāk izmantotā aplikācija? Laiks. TikTok. Snaps. YouTube. Snapchat. Instagram. YouTube. Facebook. Twitter, Telegram vai Facebook? Nē, tas nav pa visai skolai. Maz nav tikai skola. Instagram, jā. Facebook. Facebooks, tas būtu man arī ir. Pēdējās 10 sekundes. Un laiks. Liekam nost. MS11. Jā, uz šo jautājumu mums pirmā atbilde bija Snapchats, otrā bija TikToks, trešā atbilde bija Instagrams, ceturtā atbilde bija YouTube un piektā atbilde WhatsApps. MA11. Mūsu pirmā atbilde bija TikToks, otrais YouTube, trešais Snapchats, pēc tam Instagrams un Facebooks. DV11. Mums bija pirmā atbilde TikToks, tad bija Instagrams, YouTube, Twitter vai X un Facebooks. Ļauj tev pajautāt, kāda ir tava mīļākā bērnības atmiņa vai ko tu vislabāk atceries no bērnības? Tikai nav 5 populārākās atbildes. Tas jau ir beidzies, ja? Jā, tas ir beidzies. Turpinām. Man ļoti patika dažādas spēles, un viena no tām bija arī klusie telefoni. Nu tad iegrimsim atmiņās par bērnību un uzspēlēsim klusos telefonus. Reina, tu pamanīji, ka studija ir pamainījusies? Tas ir uzdevuma noteikumos. Taču. Jā, tātad klusajos telefonos katra komanda nāks pēc kārtas studijas vidū. 2 komandas dalībnieki uzliek austiņas, kurās skan relaksējoša mūzika, iekavās patiesībā skanēs podkāsts Sāls, tikai nesaku šo skaļi. Oi. Nu jā, un tātad viņi nostājās ar mugurām, un kapteinis mēģina paskaidrot izteiksmīgi vienam no dalībniekiem kādu vārdu, kuru mēs viņam iedosim saistībā ar Rīgas mākslas un mediju tehnikumu. Un tad tas dalībnieks, viņš mēģinās atminēt un šo vārdu nodot tam, kas viņam ir aiz muguras. Ja kapteinis saprot, ka vārds ir par grūtu, viņš tiešām neuzminēs, tad mēs dodam citu vārdu.
Laiks šim uzdevumam ir 3 minūtes. Tātad. Nu. Šeit man ir šie fantastiskie vārdi. Tā. Un laiks. Vides dizains. Dizains. Vides. Vienas. Vides. Viens. Vides. Viņas. Vides. Vide. Vides. Viens. Vides. Viens. Vides dizains. Viens dizains. Vides. Vides. Ņemt arī nākamo. Vide. Viena. Vide. Var izvēlēties arī nākamo vārdu. Dizains. Vide. Šeit tik tu. Viņa. Vide. Viļņa. Vide. Vide. Vides dizains. Vienas dizains. Vides. Vide. Maikub. Makarots. Maikub. Angliski. Maikub. Bathroom. Maikub. Backrooms. Maikub. Maikub. Atlikusi 1 minūte. Ņem nākamo vārdu. Jā. Japānietis. Japānietis. Lamāties. Japānietis. Japāna. Japānietis. Japānas. Japānietis. 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 Jāmadars. Japānietis. Jāmadis. Japānietis. Jāpa. Ja. 15 sekundes. Jā. Japānietis. Jāmadars. Japānietis. Japāna. Laiks. Laiks. Japāna. Mums jau ir otrā komanda studijas vidū, kur ir gatavi pildīt uzdevumu. Otro uzdevumu. Esat gatavi? Esmu gatavs. Tad laiks. Laiks. Stelles. Zaķis. Stelles. Zeķe. Stelles. Zeltens. Stelles. Salāti. Slā. Paņem citu, es nesaprotu. Minimāla. Vēlreiz. Minimāla. Māla. Minimāla. Stipendija. Stipendija. Mini. Pīne. Mini. Pīne. Mini. Vīne. Māla. Stipendija. Minimāla stipendija. Minimāla stipendija. Bizmāre. Minimāla stipendija. No. Minimāla stipendija. Minimāla. Māla. Stipendija. Māls. Minimāla stīpa. Stipendija. Minimāls. Stipendija. 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 Minimāla stipendija. Minimāls stīpa. Minimāla stipendija. Minimāla stipendija. Jā, tālāk. Minimāla stipendija. Minimāla stipendija. Jā.
Viena minūte. Spoks. Vēl viens vārds. Podkasts. Puķe. Pote. Podkasts. Rokraksts. Pod. Pu. Pod. Po. D. Poni. Pod. Poti. Pod. Podi. Ņem citu. Es redzēju vārdu. Konsultācijas. Kokapstrāde. Konsultācijas. Konsul. 5 sekundes. Poligrāfs. Laiks. Aplaus komandām. Var. Vajag var. 2. DV11 komanda pievienojusies un gatavi. Vai jūs esat gatavi? Pagriezies pret mani, es tev rādīšu vārdu, jā? Labi. Ok, tad laiks. Ginta Rukmane. Ginta? Jā, Rukmane. Rukmane? Jā, Ginta Rukmane. Ir ok? Ginta. Grīze. Viņa pateica? Ginta. Grīze. Ginta. Ko? Ginta. Ginte. Ginte. Rukmane. Ko? Ginte. Rukmane. Kabinets. Viens nākamā vārda. Režija. Jā. Režija. Režija? Jā. Režija. Reiziti. Režija? Ir? Ok. Nu, tas bija ļoti apšaubāms, tas ok. Ai, nu beidz, zin kā, viņi no Ukrainas, viņi mācās, un, manuprāt, tas bija ļoti liels ok. Nu, ok. Saliņa. 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 Saliņa? Saliņa. Saivina. Saliņa. Saviolies. Nē. Saisina. Saliņa. Sadala. Saliņa. Salīdzina. Saliņa. Salīdza. Nē. Liņa. Viena minūte. Saliņa. Sareizina. Saliņa. Sareize. Termoplēve. 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 Celuna. Celu. Temo. Plēve. Temopa. Teorija. Tema. Temo. Plēve. Plēve. Temopa. Laiks beidzies. Viss. Bet aplausus šai komandai. Ļoti daudz vārdu. Ko tu atceries par 6. klasi? Nu, 6. klasē, man liekas, viss bija vieglāk. Bet vai bija vieglāk? Un mēs noskaidrosim no dalībniekiem. Mūsu nākamais uzdevums ir, vai tu esi gudrāks par sastklasnieku? Nākamais uzdevums ir kaut kas pilnīgi jauns. Jā, uzdevums vai ties gudrāks par sestklasnieku ir pirmo reizi kursu karu vēsturē. Jums būs iespēja izvēlēties vienu no 5 tēmām, kas ir mūzika, matemātika, latviešu valoda, Latvijas vēsture un dabaszinības. Katrā tēmā būs 3 jautājumi, tiks piedāvāti atbilžu varianti. Ja kāda komanda ir gatava atbildēt bez atbilžu variantiem un atbild pareizi, viņa saņem 50 punktus. Taču ir iespēja dabūt arī atbilžu variantus, tikai tad par pareizu atbildi iegūs 10 punktus. Ja atbilde būs nepareiza, tad komanda zaudēs savu iespēju atbildēt, tad, kad tiks parādīti atbilžu varianti. MS11, kādu tēmu jūs izvēlaties? Mūzika, matemātika, latviešu valoda, Latvijas vēsture vai dabaszinības? Labi, no ko jūs vēlaties? Mūzika, latviešu valoda. Mūzika. Matemātika.
Mēs ņemsim mūziku, piekrīt? Mūzika. Mēs ņemsim mūziku. Tātad uz šiem jautājumiem atbild visas komandas. Pirmais jautājums. Kā sauc nots melno punktu? Vai ir kāda komanda, kas ir gatava atbildēt bez variantiem? Ja mēs piedāvājam arī atbilžu variantus. Vēl 10 sekundes. Un laiks ir beidzies. Tātad. MS11 kāda? Tad mēs atbildējām sekvenci. Paldies. Galviņa un DV11. Galviņa. Un pareizā atbilde ir galviņa. Paldies. Tātad otrais jautājums ir, kas ir vokālā mūzika? Ir kāds, kurš varētu atbildēt? Jā. Mūzika, ko izpilda a cappella, kas ir tikai ar vokāliem, kas ir... Tikai dziedātājs. Mēs pieņemam atbildi, pēc tam noskaidrosim, vai tā ir pareizā atbilde. Jūs arī gribat? Jā. Labi, nu. Mūzika, kuru izpilda ar balsi. Labi, arī atzīmējam. Bet ir iespējami arī atbilžu varianti. Bez instrumentāla mūzika. Labi. Labi. Nākamais jautājums. Kā sauc īsās un garās līnijas zem līniju kopas? Jā. Palīgi līnijas. Atbilžu varianti? Jā, kur rakstīt? Jā, zem līnija kopā. Gatavi atbildēt? Jā. Mums ir. MS11? Mēs atbildējām arī palīgi līnijas. MA11? Palīgi līnija. Un pareizā atbilde ir palīgi līnija. Jums ir iespēja izvēlēties tagad no tēmām matemātika, latviešu valoda, Latvijas vēsture un dabazinības. Kādu tēmu jūs izvēlaties? Mēs izvēlamies tēmu dabazinības. Dabazinības. Tātad, pirmais jautājums. Izreikini, kāds ir kartes mērogs, ja uz kartes ir norādīts 1/50 miljoniem. Atbilžu varianti. Laiks. Pēc ko teicis? 10 sekundes. 5000. Tas ir 50 miljoni. Laiks. Mēs atbildējām 5000 km. MA? Mēs atbildējām 500 km. 5000. Un pareizā atbilde? 500. Okay. Nākamais jautājums. Atmosfēras sastāvā ietilpst. Kas ietilpst? Atbildi, jā. Skābeklis. Atbilžu varianti? Gatavi atbildēt? Jā, mēs atbildējām ogliskābā gāze. Ogliskābā gāze. Un pareizā atbilde ir ogliskābā gāze. Un pēdējais jautājums šajā kategorijā. Kuru no jautājumiem palīdz atrisināt dabas zinātnieki? Lūdzu, atbilžu variantus.
Un laiks? Mēs atbildējām, cik augsts ir Pētera baznīcas tornis. Kā izvārīt frikadeļu zupu? Kā izvārīt frikadeļu zupu? Un pareizā atbilde ir, kā vieglāk pārvietot mēbeles. DV, jums ir iespēja izvēlēties kādu no šīm kategorijām. Matemātika. Matemātika. Pirmais jautājums. Kāda ir attiecība starp litru un mililitru? Celokšu roku. Jā. 1/1000. Pieņemam atbildi. Atbilžu varianti? Es domāju, vai 10 mililitri. 10 000. Tas ir nekas, viņam nav nekādas punktas vispār. Gatavi atbildēt? Emā 11. Mēs atbildējām 1000/1. Deve? 1000/1. Pareizā atbilde ir 1000/1. Nākamais jautājums ir, kādu mērvienību izmanto leņķa lieluma pierakstīšanai? Jā. Kādus? Pieņemam atbildi. Atbilžu varianti? Grādu. Tā. Es saprotu, jūs gatavi atbildēt, jā? Tātad, Emā? Grādi. Un? Grādi. Un pareizā atbilde ir? Grādi, protams. Un pēdējais jautājums. Taisnstūra garums ir 7 decimetri, bet laukums ir 21 decimetrs. Cik ir šī taisnstūra platums? 3 decimetri. Pieņemam atbildi. Atbilžu varianti? 3 decimetri. 3 decimetri. Kā 3 decimetri? Tu gan ātri vispār. Esat gatavi atbildēt? Jā. Tātad mēs atbildējām 3 decimetri. Deve? 3 decimetri. Un pareizā atbilde ir 3 decimetri. Vau, jūs tiešām esat tikpat gudri kā sešklasnieki. Reina, vai tev ir gadījies, ka tu ieliec roku kabatā un tur ir krokodils? Krokodils nav vēl bijis, un labi, ka nav bijis, bet kabatās īstenībā daudz ko var atrast, daudz ko neizskaidrojamu. Un pat nevar saprast, kas tur vispār ir. Tāpēc beigās atliek tikai minēt. Tāpēc mūsu epizodes noslēdzošais uzdevums ir Čamdi un Mini. Studijas centrā ir šī noslēpumainā kaste, kurā iekšā ir priekšmeti no RMMT nodaļām, un pārsvarā tie ir darbarīki. Komandām ir jābāž rokas šīs maģiskās kastes čamdām caurumos un jāmēģina atminēt, kas tie pa priekšmetiem, kā tie tiek lietoti, un iespējams, ja viņiem izdodās arī no kādas nodaļas tie ir. Par katru atbildi ir 10 punkti. Un čamdīšanas laiks ir 3 minūtes. Vai esat gatavi? Jā. Nav bail? Ir. Varbūt vajadzētu bail. Tātad es varu vaļā, un es gribu jūs pabrīdināt, ka tur iekšā mēdz būt bīstami priekšmeti, tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. Un? Laiks. Es nevaru atrast nevienu. Bet es nevaru atrast nevienu. Tā ir problēma mazliet. Nē. Es atradu rāvēslietu. Es esmu ļoti pārliecināts. Gan jau kaut kas saistīts ar audumu nodaļu. Pārliecināts, ka tas ir rāvēslietas. Karota. Man kaut kas ar radīšanu saistīts, kaut kas tam līdzīgs. Man padod tālāk. Liela koka Es varu Marika tev iedot. Jā, liela koka karota. Man liekas, kaut kas ar radīšanu. Īlens? Īlens varētu būt. Nav vadīšana. Īlens. Nu, es nezinu. Labi, es nezinu. Nu, labi, tad īlens. Labi. Jā? Jā. Viņš negrib šķiroku paņemt. Es nezinu, ko es ņemu. Es tieši... Pagai. Vispār paldies tam cilvēkam, kas uztaisīja šo kastu tiešām. Lielas paldies. Ok, bet man liekas, ka visi 3 būtu skaidri.
Mēs zinām, kad ir rāvējslēdzējs, karota un nezināms bakstām. Īlens. Būs īlens, labi. Minēsim, labi. Nu. Jūs esat gatavi atbildēt? Jā. Mēs varam ņemt vērā. Mēs pieņemam atbildes, klausamies. Tātad, es domāju, sāksim ar rāvējslēdzējs. Nodaļa mistēriska. Dizains varbūt, bet dizains īsti nav, bet ņemsim dizains. Tad koka karota. Kur izmanto rāvējslēdzēju? Rāvējslēdzēju, drēbēs, lai uzšūt. Labi. Uzšūt tāds salīga didas acīm, rāvējslēdzējs sap. Odreiz priekšmets? Koka karote. Noteikti no kocinieku nodaļas. Noteikti arī uztais, kocinieku paši taisījuši. Bet kam izmanto karoti? Zupu vārīts. Zupu vārīts. Pēc tālākas arī zupu. Okay. Un pēdējais būs bakstām rīks, jeb īlens. Jā. Uz nodaļas? Ko mēs sakam? Akmeņšais papīrīts, dizains, koks un tas viss. Ne jau kokā īlens. Es tak nezinu, labi. Un atbildi ir? Dizains. Dizains. Un kur izmanto īleni? Baksīt cilvēks. Ne īsti, bet Kur izmanto īleni? Viegli kaut kur iebakstīt iekšā. Labi, paldies. MS11. Un tagad mums ir grupa MA, kura čamdīs šo brīnumaino kasti. Un mēģinās atminēt. Esat gatavi? Esmu gatavs. Lai veids. Jūs es arī brīdinu, ka šeit arī ir bīstami priekšmeti, tāpēc esiet ļoti piesardzīgi. Un laiks? Laiks. Tādi gari. Okay, tā man diezgan labi nojausma, kas pirmais mans objekts ir. Auduma sirsniņa. Jā, tad šitas, kas man būs, tas drīzāk būs no metāla nodaļas, zvans, lietots mūzikā. Kas tev tur ir? Labi sarunājamies. Okay, tā. Kas zvans liek tu? Sirsniņa uzadīta visdrīzāk no apģērba un tekstilu nodaļas, vai visdrīzāk tekstiliem no specialitātes un lietota dekorēt istabu. Ko tu tur jau paņēmi? Te ir kaut kāds garš priekšmets. Santa, kur tavs priekšmets neatradu. Tu neatradu? Tik dīvains. Kur viņš ir? Nav te nekā. Sirsniņa? Kur rokas? Kur, lūdzu. Tas priekšmets. Ok, laid vaļā. Viņš varētu saistīt kaut kas ar metālu. Vai ko? Šies varētu, jā, šies no koka nodaļas varētu būt kaut kāds priekšmets, ko viņi lieto. Lai kaut kas strādātu ar koku, vai arī no dizaina nodaļas, lai strādātu ar varbūt stiklu. Nu, mēram. Tas līpēc. Paga. Tu esi izdarījis. Viņš tur maz bišķiņ griežās. Viņš skan. Palikusi 1 minūte. Kā tu skaņu uztaisīji? Pagrieža. Ko tu griezi? Vienkārši viņi griezīja to. Viņam tas nevarētu būt rokturī ielikts grafīta gabals? 15 sekundes. Grafīta gabals. Ja man roka būs melnas, tas būs apbēdinoši. Labi, man nav nejās. Griezēs vienkārši. Lai būtu kaut kā. Kaut kāda poga te ir pašā sākumā. Un laiks. Laiks teikt pareizās atbildes. Pirmais mūsu objekts, ko es vismaz sataustīju, bija zvaniņš. Es teiktu, tas būtu no metāla nodaļas, koku un metāla nodaļas, un zvaniņš parasti lieto mūzikā. Lai signalizētu kaut ko, nodot informāciju. Mans objekts ir auduma izveidota sirsniņa, ko izmanto, lai adata saspraustu, tā teikt, adatu turētājs. Pilventiņš. Adatas pilventiņš, jā. Un to izmanto tekstilu nodaļu. Apģērbu tekstilu, jā. Un stikla griezējs, lai paliek stikla. Varbūt ne stikla griezējs, no dizaina nodaļas. Var to lietot varbūt, lai apstrādātu kaut kādu materiālu. Tagad mums ir DV11 jau nāk pie 3. noslēpuma kastes. Vai jūs esat gatavi? Jā. Tad es varu vaļā. Es jūs arī brīdinu. Visus brīdinu. Jums arī noteikti ir kaut kas bīstams. Un tad laiks. Es jums teicu bīstams, un jūs vienkārši iebāzāt rokas vispār. Man ir no apģērba.
Vajag iet maini. Viņi tur ir kaut kas kokains un metāls. Okay. Es varbūt... Jūs tur tā nevicinieties. Varbūt tas ir no... Izmetīsiet ārā. Viņam ir stobrs pa vidu. Varbūt tas ir no fotogrāfija vai no operatoriem. Operatoriem ne. Varbūt tas ir no operatoriem. Pagašās. Domā? Operatoriem. Tā ārdās pa to, kas tika šausmas. Kas tev tur ir? Es saprotu. Iedod. Viņš tikai no abiem galiem. Šitas, man liekas, es zinu, kur tas nav dizaina nodeļas, tas ir ko mālu skrāpē. Ņem atpakaļ. Kas tas ir tas? Okay. Jā, es tev viņu iedodu atpakaļ. Tad es ņemu to audumu, un tu ņemsi savējuši, to. Atgādinu, ka būs jānosauc nosaukums, nodaļa un kā izmanto. Tas ir štatīvs, es domāju, ka varbūt. Nu, mēģinu izdomāt. Viņš no tur ir koks un tur ir metāls pa vidu. 30 sekundes. Tas ir nav... Ja tas ir tur ir metāls pa vidu. Bet viņš tā kā... Viņš aiziet, bet viņš neiet līdz pašam galam otrā pusē. Kas tas tāds ir? Un laiks. Tā tad jūs minējumi. No dizaina nodaļas kaut kāds mistērisks priekšmets, ar ko skrāpē mālu. Tad ir dzīveidīgs, bet vairāk uz strīķa pusi. Tas ir visdrīzāk no tekstila nodaļas. Personīgi šādu veidu diegu izmantoja, lai taisītu rokas sprādes. Мистический предмет, скорее всего, из коксун абстраде для шкурки дерева или такого обрезания дерева. Ну, скорее всего, больше шкурения. Kā tev pirmā epizode? Nu, man viņa šķita tiešām iespaidīga. Šeit ir ļoti daudz zinošu. Spēcīga komanda. Spēcīga komanda, jā. Sīva cīņa, bet laiks uzzināt, kurš tiks finālā un cīnīsies par labākā kursa titulu. Man atbildes ir šeit, iekškabatā. Es no sākta gala zināju, kurš uzvarēs. Es esmu gaišreģis. Līdz ar to, labi, es jokojos, es ieliku, bet mēs tulīt uzzināsim uzvarētājus. Tātad 3. vieta kursu karu 2. sezonas 1. epizodē ir DV11. Aplausi. Aplausi. Arī apsveicam. Apsveicam. Jā. Šeit arī neliela dāvaniņa no mums. Labāk nekā izskaidrs. 2. vieta ir MA11. Apsveicam. Tas nozīmē, ka MS11. MS11 ir 1. vieta. Apsveicam. Apsveicam, jā! Dāvaniņa no mums. Paldies, ka piedalījāties. Paldies jums. Apsvērts hokeju. Gribēs jums smieties. Tiešām, liels paldies. Apsveicam. Tiekamies finālā. Viss? Beidzās? Nē, tu neredzēji scenārijā, kur rakstīts muzikālais pārsteigums. Kas? Andis no 4. kursa videooperatoriem ar savu grupu pieliks skaistu punktu šai epizodei. Oh, cik skaisti. Rodas laiks, sauss un svaigs, atkal kārtots, atsakos. Tiksimies, kur gaismā aust un jaunu stāstu sāk. Vēl tiksimies,
laiks, rodas laiks, saus un svaigs, saus un svaigs, atkal kārtots, atsakos, 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 tiksimies, tiksimies, kur gaismā mūsu jaunas stāsti sāk, vēl tiksimies, 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 kur gaismā mūsu jaunas stāsti sāk, vēl tiksimies.